Jā, baigi smieklīgi. Jūs jau varat paprasīt, kur pietura, autobus pietura. Vajadzēja vilcienu prasīt. Bet vilciens tur nav. Beidzot vilciens. Man izmetīs ārā. Cilvēkiem nepatīk mums filmēt. Izņemot jūs abus divus. Jau kāda bija apstāšanās Rūzovs, kur mēs iekļāpām? Jā. Vai nākošā ir Chicago. Hārs. Nu tā, lai neaizmirstam, zinu kā, nezinu, kur atpakaļ. Filmē izsarīt, tāda ir Chicago. Ko to filmu pērs? Un tā mēs tūlīt tuvojamies Čikāgas downtownam un Pagaidi. Nē, šitai. Atšreiz. Viņš Čikāgā. Sveicināta agresija. Vēlies ko teikt? Nē. Ok, turpinām apkārt. Viņam man Gāri, patīk. Kas tur ir? Sieši tā varam dūmi augšā. Varbūt tu dabūs tev pārdos. Davai filmē. Pirmās šitā senās. Pirmie kadri no šitā traģiskā notikuma, kad Sieši Tavars sāk grupu. Tas ir Tavars? Sieši Tavars, jā. Parasti, debesjātam tas nedara. Kāpēc ir nāk dūmi? Tu aizsav kāds droši vien. Droši vien nebūsim mēs vēsturē. BBC, BBC. Ziņojam par Sieši Tavars traģiskā situācija. Iespējams, ka atbruks 5 stāvi, bet tas nav zināms. Vēl bojā gājušas skaits arī nav noskaidrots, bet varbūt ir parasti tvaiki no radiatora. What the fuck? Concerts, private exhibitions, and the home for the once fledgling University of Illinois Chicago campus. From this vantage point, while there are a number of well-deserved nicknames for this remarkable and colorful city, Chicagoans are most proud to call it home. Take a good look around you. From the high-rise apartment buildings of the North Shore, west to the breathtaking skyline of the city, to the smokestacks and steel mills south in Indiana, then back east to the vast waters of Lake Michigan. In 1779, a fur trader by the name of Jean-Baptiste Point de Sable. Pagaidiet. Visi labi. Vienu minūti, kas tā? Nu sāc! Šitā diena beigusies, apskatījām Chicago downtownu. Ko vēl? Pabundījāmies, pazaudējām karti, dabūjām jaunu. Kā sieviete transvestīta. Sieviete transvestīta labā. Mēģinām piekaraktēties, neizdodas, palīdziet, glābiet, helpiet. Liecas ārā līdz tie, kas augsts. Viss Mārtiņa vārds. Last seconds. Man viņš tikai ēd. Bro,
braucam uz Čikāgas downtown, mēģināsim atrast akvāriju. Dinozauru kaulus varbūt kāds nopizīt. Redzēsim, kā sanāk. Baigi sodīgs laiks. Sierstāv varētu droši vien, ka kāds. Viss. Nevar iespējams, tas ir uz stūra. Tas jau neko nevar saprast. Nevar uztaisīt, ka sēž ir šī. Ideāli! Šausmas! Ko tu viņai iedevi? Snikeru? Jā, ārprāt! Mārtiņš nāk pie mums! Tev tur papīrs bija vai snikers? Ar visu snikeri paķēri. Pagad, es mēģināšu bez stāvekustīs. 1, 2, 3, nekustīs. Es pakasīšu degu un pateikšu, ka 3. novembris. Braucim Cincinnati. Cerams, viss būs labi. Points to finish at 1,967, and the S&P 500 picked up more than 8 points to close at 1,059. And sports, Ozzie Guillen has rejoined the Chicago White Sox, this time as the manager. The White Sox today picked the 3-time All-Star shortstop, replaced Jerry Manuel, who was fired September 29th after the White Sox failed to reach the playoffs for the second straight year. Braucam uz Indianapolisu. Indianapolisu. Smird visapkārt. Droši vien esam iebraukuši kādā fermā mežonīgi lielā. Varbūt tas ir Mārtiņš, paprasti viņu. Jā, esam ceļā uz Indianapolisu. Viņai vēl kaut kādas 150 jūdzes. Bet īstenībā mūsu galamērķis šodienai ir Cincinnati, kas ir vēl 100 jūdzes klāt.
Pulkstenis ir 4 vakarā. Saule jau ir 10 grādi virs horizonta. Tas nozīmē, ka drīz būs tumšs. Jā, tālūk. Paldies. Atrodamies pusceļā uz Indianapolisu. Skatāmies skaistos makmuņus pa lidmašīnu. Un ir kaut kādi gandrīz 20 grādi. Kaut kā 65 varētu. Baigais siltums. Baigais siltums. Pilnīgi šitās te var iet un gulēt dzelvēt. Nebūs augsti. Sēžam McDonald'ā. Nē, bet jā. Vajadzēja kaut kur apstāties. Vajadzēja. Dažām.